Dzied dzircenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes. Kad Dāvis un Megija bija mazi ķipari, viņa mammai sagādāja īstu pārsteigumu – pašu gatavotas brokastis. Atceries, ka bijām maziņi mūžās taisījām brokastis. Jā, mēs taisījām maizīti. Jā, maizītes, mēs bijām ļoti mazi. Kafija arī Dāvis tur pavisam sataisīja. Maizītes toreiz bijušas šķībi greizas, taču prieks par bērniem pašā laikā. Tagad maizīšu smērēšana nesagādā grūtības ne Megijai, ne Dāvim, ja vien ir ko smērēt. Mamma 2 gadus nostrādāja uzņēmēja ģimenē par auklīti, pēc sākoties krīzei, darba devēja slēdza biznesu, sapakoja mantas un atgriezās Rīgā. Un es principā paliku, bez nekā. Tā mums teicis alimentus maksāja. Un šogad tika teicis slimnīcā janvārī, un arī viņam nebija tos alimentus, par ko samaksāt. Kādu tēņu, kurš dzers? Es zinu. Es citālu. Es nezinu, māsa, vai tur mums vairs ir. Man šonedēļ bija uz maizītē nokļi 3 lati makā, un man viņi bija jāsreiķina, lai man sanāk katru rītē maizītē un vēl kaut kas uzmaizītas. Nav bijis tā, ka nav tās maizes, bet tā, ka, piemēram, ir jāpasaka, ka tu vairāk nevar ir. Jā. Es jau vispār neko neprasu. Es vispār neko neprasu brālis. Es prasu, lai viņiem nopērk kaut kā gasību, viņš saka, nav naudas. Ne. Bērni saprot, mani bērni saprot. Jo mēs par šo lietu runājam un esam runājuši, un arī viņi televizorā. Te vienā dienā arī, kad bija tā daudz bērnu ģimenīti, jau Megija bija tie 9 bērniņi, kad tu teici par to iebiezināt to pieniņu. Es ka mamma, Megija atnāca, ka mamma, kā viņi tur, jā. Maniem bērniem arī ir brīnums, un piemēram, mamma, vai mēs tā karotēm varēsim šodien viņu tāpēt. Jo arī mēs veikalā nepērkam tādu pienu. Dzintre ir gatava strādāt jebkuru darbu, lai tikai bērniem brokastīs būtu svaiga maize. Viņa ir viena no veiksminiecēm, kas tika tās augtajos bezdarbniekos simtlatniekos, taču šis darbs ir tikai uz laiku. Bet man to 14. beidzas, martā, un tad man paliek tikai reāli tie 86 lati. Cits būtu zaudējis dūšu, bet Dzintre ir pārliecināta. Nedrīkst sēdēt mājās un neko nedarīt. Interesējos tu pat pa gatariem, pa tiem visiem te apkārtiņķi, kur ir kaut kāds iespējas. Nav jau variantu, nav jau, kur čīkstēt, ir kaut kas jādara un jāmeklē. Dzintre vairs neatceras, kad atļāvās bērniem nopirkt augļus vai citus našķus. Jādomā tikai par nepieciešamāko. Sajūta ir, nav patīkama, protams. Ka tu nevari bērnam dot tik, cik viņš grib. Un galvenais, ka to, ko viņš arī it kā, kas viņam pat pienākas, ja elementāru lietu par to maizīti tev ir jau jāierobežo, ko es atļaujos par 9 centiem lētos biezpienas sēriņus kaut kad viņiem. Bērniem sieriņus un grāmatas skolai sev tā īsti neko. Ja izdotos atrast darbu ar stabilu algu, Dzintrai pašai ir tikai viena vajadzība. Ja man jāsaka atklāt, es nopirktu sev veselus zābakus, jo tādi, kā man ir šodien ikdienā uz darbu, viņi var teikt, ir tādi, uz brukšanas robežas māmiņai. Ļoti liels atspaids māmiņai bija pārtikas paka no projekta Pēdušai Latvijai. Es gribētu teikt viņiem lielu sirsnīgu paldies, kad ir tādi cilvēki. Un es domāju, ka ziedot tādi, kas ir līdzīgi man, jo arī es esmu tad, kad ir tā eņģeļi pār Latviju. Es 2 gadus esmu, neskatoties to, ka man tur kaut kāds lats vai 2 lati ir tajā kontā telefonā, es esmu ziedojis tiem bērniņiem. Jo es zinu, kā ir, kad nav un kad vajag. 6. Jē, man paveicās. Tikai nenobliez ar 2. 1, 2, 3. Un knapi, nu. Lūdzu, 1. Brālis un māsa kopā iet uz skolu, kopā atgriežas mājās un draudzīgi dzīvo vienā istabā. Taču ir kāda lieta, ko nekādi nevar sadalīt. Konstruktors. Tie ir viņa, bet es arī gribu likt dienu, un to mēs sākam sēties. Jā. Tāpēc, ka brālis vienmēr stiprāks. Jā. Stiprāks, jā. Es neraudu, kā ir, tā ir, Jumts ir, gulta ir. Augstumā mēs nedzīvojam ar bērniem. Es domāju, tad jau vēl var priecāties.
Var priecāties arī par 2 lieliskiem bērniem un iespēju pavadīt kopā daudzus neaizmirstamus vakarus. Mēģināšu dot to vislabāko, gan virzīšu uz tām mācībām, gan visu tā, lai bērns arī kaut ko sasniedz dzīvē. Lai dzīvē ko sasniegtu, ir nepieciešams apkārtējo atbalsts. Megijai, Dāvim un viņa māmiņai pārtikas paka nav tikai produkti, no kuriem izvārīt zupu. Tā ir arī sajūta, ka viņi nav pamesti vieni. Tikai 8,50 lati vajadzīgi, lai kopā ar sūtījumu no projekta Pēdušai Latvijai mēs šai ģimenei dāvātu daļiņu no savas sirds. Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.